Sveiki, mednieki! Prieks jūs atkal redzēt mūsu GPS Pro Outdoor kanālā. Kārtējs jaunums ir klāt, ražotājs Thermtex ir pacenties, ir uzražojis jaunu termālo monokulāru. Nosaukums ir Cyclops SE335. Ražotājs saka, ka tas ir īpaši izturīgs monoklis, radīts tieši medniekiem, skarbiem apstākļiem. Noteikti noskaties šo video līdz galam, jo mēs arī veiksim dažādas interesantas eksperimentus un testus ar šo monoklu, cik tas ir izturīgs. Tātad, kas ir Cyclops sērija? Thermtex kā ražotājs termālos monokulārus jau ražo diezgan sen. Un tieši pirmās sērijas bija Cyclops sērijas. Ar ko tās ir īpašas? Tās ir īpašas ar savu vienkāršo korpusu, ļoti lielu izturību un ļoti praktiski un vienkārši lietojamu. Tā kā viņiem šī sērija nav nekāds jaunums, viņiem ir diezgan laba pieredze, kā to visu pilnveidot, kā to visu izdarīt. Tad te mums uz galda ir šis te jaunums Cyclops 335 SE. Tātad maksimāli viss ir uzlabots, ko vien var šajā vienkāršajā monoklī izdarīt. Tātad 35. lēca. Ja mēs ieskatāmies uzreiz, kas man krīt acīs, ka šī lēca ir maksimāli iekšā šeit korpusā. Tātad viss šis te apkārt, šis perimetrs lēcai ir maksimāli aizsargāts. Pirmkārt lēca ir iekšā un te ir absolūti gumijots korpus. Tā kā, ja es te paspaidu, es jūtu, ka te viss apkārt ir gumija. Mazliet par tehniskajiem rādītājiem. Tātad 384. klasiskais sensors, 35. lēca, 20 mikrokelvinu jūtība. Ja valda sērijai ir 18 mikrokelvini, tad Cyclops sērija arī neatpaliek. Tātad 20 tas arī ir ļoti labs rādītājs. Pats jau arī mazliet patestēju. Tipiski, kā saka, īsti medībās vēl ar viņu nebija, bet savā lauku īpašumā mājās vienkārši pavēroju, kā saka, stirnas laukā. Attēls tiešām ir kontrastains. Tas pats vecais labais Vox sensors stāv iekšā, kas ir ļoti kontrastains un detalizēts. Tiešām. Priekš 384. sensora tiešām attēls bija ļoti, ļoti veiksmīgs. Pamanīju, ka ļoti ātri ieslēgšanās, tās ir tikai 3 sekundes. Jo termālā ierīce jaunāka, jo šis te laiks, ko ražotājs samazina, ir aizvien mazāks un mazāks. Tātad šeit ir tikai 3 sekundes, var iedomāties. Tu ieslēdz un pēc 3 sekundēm ierīce jau ir praktiski gatava jau, kā saka, lietošanai. Tas nozīmē, ka gan arī tas miega režīms vairs nav vajadzīgs. Tā kā tas ir baigi forši. Protams, tā pati Thermtex Outdoor aplikācija. Ērti varat uzreiz arī visus video lielplādēt jūsu telefonā, turpat medību tornī. Iebūvēta ir 64 GB atmiņa. Tas ir tiešām ļoti daudz. Es kādreiz atceros, kad lietoju pirmās ierīces vispār savā mūžā digitālās, termālās, šī atmiņa bija tik maza, ka tu burtiski aizmirsti nospiest apstādināt ierakstu, un tev jau šī atmiņa ir pilna. Tas ir 3-4 minūtes. Tā kā šeit, salīdzinot, kā tas viss ir gājis uz priekšu, 64 GB atmiņa, tas ir tiešām nereāli daudz. Arī Cyclops 335 SE būs aprīkots ar mākslīgā intelekta tālmēru, kas ir baigi forši. Tātad mēs varam noteikt attālumu līdz zvēram vai zvēru grupai. Un virs katra zvēra būs šis te attālums norādīts. Šis attālums nav, protams, super precīzs, bet viņš ir aptuvens. Tātad, jo šī distance ir tuvāka, jo šis tālmērs rāda precīzāk. 50 metros tur kļūda būs vien daži metri. Ja jau uz 100 metriem varētu būt kādi 20 metri, un jau uz 200 un pāri šī kļūda varētu būt aptuveni jau 1,50 m pat. Bet labā ziņa ir tāda, ka kā es viņu pielietoju mākslīgo intelektu tālmēru. Es skatos uz zvēru grupu, un man rāda aptuveni 100, 120, 140, varbūt vietām izsit attālumu 150. Un es saprotu to, ka šī zvēra grupa nav uz 200 metriem. Un ja es pie sevis galvā ieņemu tādu variantu, ka es, teiksim, šauju līdz 200 metriem, pieņemsim, tad es varu ļoti ātri to saprast, ir tie 200 vai tomēr nav. Tā kā mākslīgā intelekta tālmērs, tā ir laba lieta un vienmēr noderēs arī jums, kā jūs to pielietosiet. Tā kā tas ir tikai bonus. Protams, viņu var arī atslēgt ar vienas rokas pirkstu palīdzību, var ātri atslēgt, ieslēgt, tas nav nekāda problēma. Uzbūve ļoti vienkārša, ir saglabātas klasiskās pogas. Šai gadījumā, kas atšķir valda sēriju, šeit ir 3 tikai, tātad vēl vienkāršāks, teorētiski. Arī ieslēgšana, izslēgšana, multifunkcionālais joysticks, uz visām pusēm tātad izmantojams. Pa labi mēs pārslēdzam krāsas schēmas, pietuvināšana, tas viss ir klasisks palicis. Ātrais video foto, dioptriju mazliet savādāk regulējam, šeit ir tāda rullīte. Un šeit mēs regulējam pašu fokusu klasiski, kā jau visiem Cyclops modeļiem. Akumulators ir iebūvēts, vienā ziņā tas ir ērti. Tātad pieslēdzam
šeit C tipa vadu, varam to uzlādēt, varam arī izmantot powerbanku, pievienojot tornī, teiksim, ja mums ir aizmirsies viņš izslēgt vai neesam mājās viņu uzlādējuši. Tā kā tas viss ir ļoti vienkārši, elementāri un praktiski. IP līmenis arī šeit ir augsts, IP67, tas ir, var teikt, viens no augstākajiem rādītājiem. Ja mēs skatāmies uz Cyclops SE35 cenām, tad šīs cenas tiešām ir maksimāli draudzīgākas. Šī versija ir vienkāršāka nekā valda sērija, līdz ar to cenu piedāvājums ir daudz pieņemamāks un patīkamāks medniekam. Vidēji šāds termālais monokulārs maksā aptuveni 1400 eiro. Bet ar visiem aktuālajiem cenu piedāvājumiem jūs varat iepazīties, protams, mūsu GPS Pro mājaslapā, kur arī mēs regulāri veicam dažādas akcijas sadarbībā ar ražotāju. Tā kā šī cena tiešām nav pārspīlēta, tas ir pilnīgi adekvāts pret šīs ierīces vērtību. Un visbeidzot par garantijām, esam oficiālais pārstāvs Latvijā, tātad visai Thermotech produkcijai 3 gadu garantija. Nodrošinām tev pilnu servisu, atrodamies Jaunmoka 26, tā kā par to tev nebūs jāuztraucās. Kopsavilkumā, ko es varu pateikt? Izturīgs monoklis, 384. sensors, mākslīgā intelekta tālmērs, ātri ieslēgšanās, jaudīga baterija. Nu ko, laižam testā, skatīsimies, ko viņš spēj no sevī. Braucām uz medību torni, taisīsim pirmo testu uz izturību. Kā jaunais Cyclops 335 SE uzvedās pie kritiena. Pilnīgi normāla situācija, varbūt tā nav, bet tad medniekam var gadīties, kad ierīce nokrīt no toļņa lejā. Tā kā pastīsimies, cik viņš ir izturīgs pret sitienu. Nu ko, esam medību tornī. Šim medību tornim grīda ir 7 metri. Nu, plus esot kāds 1,5 metrs, nu sanāks 8,5 metra kritiens. Tātad ierīce ir ieslēgta, mednieks knosās, ņemās un nejauši izkrīt. Ai! Nu, ko iesim skatīties? Pirmais jau, kas ir jāatrod ierīce. Nu, ierīce vēl joprojām strādā. Filmēšanās ir ieslēgta. Pagaidām liekas, ka viss ir kārtībā. Mazliet netīra, bet, nu, pirmais tests, teiksim tā, liekas, kad ir izturēts uz izturību. Jā, fokusējās labi, viss ir kārtībā. Nu ko, tests numur 2. Ļoti bieži gadās, kad mednieks iet meklēt savu veiksmīgi nomedīto zvēru. Un vai nu pats izpaldās, vai vienkārši ierīce tiek nejauši iemesta grāvī. Un pastīsimies, kas notiksies. Tā, mazliet fokus, super tuvu. Jā, nu notiek šādi. Uzņemam laiku. Ierīce ir ieslēgta. IP67. Pastīsimies, kā šī te mitruma izturība, ūdens izturība, es teiktu, kā viņa strādā. Nu, kaut kur minūti pagaidīsim, tad izvilksim ārā, pastīsimies. Tā, pusminūte, vēl minūte, nepilna. Kaut kur pusmetra dziļumā viņi tagad mums guļ ieslēgtā veidā. Minūti pagājis, vilksim ārā. Skatāmies, jā, ierīce vēl joprojām strādā. Pagaidām viss ir labi, tā kā tests numur 2 pagaidām ir izdevies. Nu, nākamais tests gadās, kad medniekam arī ir kāds kritiens vai kaut kas tam līdzīgs un ierīce vienkārši iekrīt dubļos. Tad mēs viņu mazliet, kā saka, speciāli tā darīt nevajag, bet brauksim mājās, tagad nomazgāsim tekošā ūdenī, paskatīsimies, vai viss ir kārtībā un tad būs vēl
pēdējais tests, bet tas pašās beigās. Nu, ko esam atgriezušies no testa. Termokameras paskats ir pabriesmīgs. Tūdaļ pat parādījuši, kā termokameru savest apakaļ kārtībā un nepieļaut dažas sīkas kļūdiņas. Pirmais mednieks, ko gribētu darīt šajā brīdī, ir uzreiz turpat notikuma vietā slaucīt lēcu. To darīt nevajag, lai viņa paliek. Pirmais, ko mēs darām, notikuma vietā mēs esam viņu izslēguši pēc izpeldēšanās, pēc visa. Un tagad mēs esam atbraukuši mājās un tikai ar tekošu ūdeni mēs sākam viņu mazgāt. Lejam šeit lēcās iekšā, nekas traks nenotiks. Vienīgais noteikti pārbaudam šeit, lai šī te C-type vietiņa, ja, kur jūs lādējat, lai viņi ir aizvērti. To jau vajag sekot visu laiku līdzās. Un ar tekošu ūdeni izmazgājam. Otrs ieteikums – nekad sākumā, ja ir viss šeit ar smiltīm, negriezt šo te fokusējušo daļu. Arī dioptriju nevajadzētu aiztikt, jo smilts var saiet tomēr kaut kur gar malu un pēc tam čirkstēs un nebūs labi. Tādēļ tikai tekošs ūdens, neko negrozam, neko vēl neslaukam. Nu, lūk, tagad varam ar dvīlu nosusināt un noliksim termokameru žāvēties. Un tad iesim jau pēdējos, kā saka, iespējas savilksim galvus, kā saka, kopā par visu mūsu testu. Un pēdējais tests, ko es jums apsolīju pie medību torņa, ir šāds te ciets akmens. Tātad termokameras svarīgākā vieta manā skatā parasti ir šī te vieta, kas ir diametrs pašā lēcē. Šim te ciklopam šeit ir gumijots, ļoti biezi gumijots pārklājums. Ja mēs viņu šādi te daudzam, redzat, viss korpus principā ir no gumijota materiāla, ļoti spēcīgi. Tā kā mēs šeit viņu sitot, redzam, ka nav nekāda bojājuma. Nu, ko, esam atpakaļ no testiem. Varam uztaisīt tādu kā kopsavilkumu par visu pieredzēto un, kā saka, testēto. Tātad mēģinājām termokameru gan slīcināt, gan mest, gan sist, gan ko tik vēl nē. Termokamera izturēja, nu viņa ir izžāvēta, termokamera strādā, it kā nekāda bojājuma nav un cerams, ka arī nebūs. Protams, ka tā darīt ikdienā nevajag, mēs vienkārši parādījām, kādas medniekam var būt, teiksim tā, likstas, lietojot šo te Termtek monokulāru. Jā, tātad tas var nokrist, tas var izpeldēties un tā tālāk. Ikdienā, protams, tā darīt nevajag, termokamera ir jākop, jāsargā, sist viņu nevajag, daudzīt nevajag, tad viņi kalpos maksimāli ilgāk un nekāda problēma nebūs. Jā, un arī par pašu termokameras kopšanu, tātad pēc šādas te nelaimes kā mums, ko mēs imitējām, ja lēca piebērta smiltīm, nekādā gadījumā uzreiz viņu netīram ar lupatu, jo mēs pretējā gadījumā saskrāpēsim lēcas. Vedam to mājās, nekādas dioptrijas, nekādas fokus šīs te vietas mēs negrozam, lai nesaiet smiltis. Visu smuki tekošā ūdenī nomazgājam un noliekam žāvēties. Un tad, kad kamera jau ir apžuvusi, tad mēs varam ar mikrošķiedras lupatiņu notīrīt pašu lēcu. Bet nu vienīgais, kad pārbaudām, vai tiešām uz lēcas nav neviens smilšu graudīši. Jo tas tomēr var bojāt šo te mūsu lēcu. Tā kā visu cieņu Termtekam par šo te foršo Cyclops SE modeli. Tiešām izturīgs, vienkārši nāciet pie mums ciemos, Jaumoka ielā 26. Turpiniet skatīties mūsu kanālu, nepalaidiet jaunākos jaunumus mūsu kanālā, tādēļ noteikti pierakstieties, piesakojiet. Un tad jau atkal tiekamies jaunos apskatos. Šauj garām!